Čau, čau! Mēs esam Stop Motion, jeb apstājās mirklī komanda, un šodien mēs jums parādīsim, kā tieši jums uztaisīt savu Stop Motion filmu. Tātad šeit mēs esam izveidojuši Stop Motion laukumu. Darba laukumu, kuri vēlāk mēs bildēsim. Šo darba laukumu mēs esam izveidojuši no pamatpakas, kuras saņems pirmie tie, kas pieteiksies. Tās būs pirmās 40 komandas klases, kuras pieteiksies. Starta pakā ietilpst lapa, kur jūs varat zīmēt savu fonu, goša, ota, plastelīns un sērkociņu kastīti. Tātad, kas jums ir jādara, lai pašiem izveidot savu Stop Motion filmiņu? Sākumā jums jāizveido savs sižets. Tas var būt jebkāda priekšmeta kustība, mašīnas, vienkārši jebkāds stāsts. Tālāk jums ir jāizveido savs darba laukums. Kā jūs redzat, mums šeit ir ezers ar klubīšiem, ar puķiem, kokiem, kaķiem, principā visu, kas ir tiešām nepieciešams ezerā. Tālāk jūs izveidojat savus galvenos personāžus. Mums tie ir 2 gulbīši. Tātad noliekat savus personāžus pirmajā stadijā un nofotografējat. Tālāk pabīdiet viņus burtiski pāris milimetriem uz priekšu, jeb kādā virzienā, un atkal nofotografējat. Lai izskatījos reālāk, principā varat arī kustināt jebkādus zāles stiebrus, jeb puķes vai koku lapas. Tas viss dos to reālumu sajūtu un atkal nofotografēt. Bet atcerieties, veidojot savu Stop Motion, kustiniet savas figūras tikai pa pāris milimetriem un ik pēc katras kustības fotografējiet to. Tagad es jums pastāstīšu, kā no sabildētajām bildēm var izveidot Stop Motion filmiņu. Tātad ieejam Windows Movie Makerā. Spiežam Tools, pašā apakšā Options. Picture Duration, spiežam pašu mazāko. Tas ir bildes garums. Spiežam OK. Tad ieejam Import Pictures. Šeit jūs no attiecīgās mapītes izvēlaties bildes, kuras jūs liksiet iekšā. Un spiežam Ctrl+A, lai iezīmētu visas šīs bildes. Un spiežam Import. Šeit parādās šīs visas bildes. Tātad, lai padarītu viņas atkal visas aktīvas, spiežam vēlreiz Ctrl+A. Un ievelkam uz šī video celiņa. Tātad, spiežam Import Audio or Music, lai izvēlētos attiecīgo dziesmu, kuru mēs vēlamies ielikt iekšā. Tātad, uzspiežam dziesmu un vēlreiz velkam zem video celiņa Transition. Tātad, un šeit nogriežam šo dziesmu, to daļu, kura neietilpst kopā ar bilžu daļu. Tātad vajag, lai attiecīgi dziesma būtu kopā ar šīm bildēm. Spiežam File, Save Movie File. Tātad Next, nākamais solis. Vēlreiz Next. Tātad High Quality Video, kāda veida jūs video kādā kvalitātē vēlaties saglabāt, un vēlreiz nākamo soli. Tātad Next. Un tātad šeit šī filmiņa top gatava.